Sveiki visiem! Šodien šajā webinārā mēs aplūkosim tēmu Latvijas e-komercija 2026. Šis webinārs ir tapis sadarbībā ar Heize Marketing, digitālā marketinga aģentūru ar 30 gadu pieredzi Latvijā. Šodien vairāk gribu runāt par praktiskām lietām, nevis par teoriju. Dziļāk aplūkosim tēmas, kā Latvijas e-komercija ir attīstījusies pēdējos 10 gados, kā digitālajie maksājumi un mobilā komercija ir ietekmējusi šo nozari, kā mainās Latvijas pircēju uzvedība, aplūkosim arī Baltijas tirgu un kā atšķiras šīs valstis un savā starpā tirgus situācija, kas noteiks uzvarētājs nākotnē un kādi ir galvenie secinājumi e-veikaliem. Pirmā tēma, ko mēs aplūkosim, tātad ir e-komercijas attīstība pēdējiem 10 gadiem. Šis slaids vienā vārdā vai vienā teikumā pareizāk sakot raksturotu, ka e-komercija vairs nav nākotne, tā ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu. Ja pirms 10 gadiem tas bija liela ērtība, ekstra un tikai pāris cilvēki to izmantoja, tad šobrīd jau mēs, principā, katrs esam e-komercijas tirgus dalībnieki. Mēs pērkam preces, pakalpojumus, transportu, maksājam rēķinus. Būtībā viss šobrīd ir digitalizējies un viss vairs notiek online. Attiecīgi. Ja mēs redzam par šiem datiem, tad pēdējos 10 gados internetā lietotāju skaits, kas iepērkas internetā, ir palielinājies par vairāk kā 15%. Ja mēs skatāmies Eiropas Savienībā, 2014. gadā tie bija aptuveni 59% iedzīvotāji, tad jau 2025. gadā tie ir 77%. Un 10 gadu laikā e-komercija attiecīgi kļūst par ikdienas lietu, jau pamats sastāvdaļu, nevis alternatīvu. Noteikti jāņem vērā arī, ka pirms pāris gadiem epidēmija ietekmēja šo situāciju, tad mēs visi bijām spiesti digitalizēties un pārslēgties uz online vidi. Tas noteikti arī pamainīja paradumus gan tirgotājiem, gan pircējiem. Un ja agrāk online iepirkšanās bija, ekstra un cilvēki vadījās galvenokārt pēc lētāko cenu, lētākā varianta, izvēle, un iepriekš baidījāmies mēs, no priekšapmaksas uzticēties šiem tirgotājiem, tad jau šodien online vide vai online komercija ir saprotama lieta. Ja pirms 10 gadiem tendence saka, ka mēs vairāk izmantojām iepērkoties datoru, tad šobrīd primārā ierīce jau ir mobilā iekārta. Šobrīd vairs cena nav tik ļoti kā faktors, kas agrāk ietekmēja šo vidi. Tad šobrīd vairāk pircēji sagaida ātru piegādi, skaidru informāciju un šos piedāvājumus attiecīgi tad izvērtē pēc citiem kritērijiem kā agrāk. Nākamajā slaidā mēs aplūkosim jau konkrētāk Latvijas tirgus situāciju un konkrētāk e-komerciju. Un pēc Latvijas bankas datiem mēs redzam, ka maksājumi turpina augt, attiecīgi tieši e-komercijā un digitālajiem maksājumiem. Un, kā redzam, 2025. gadā kopā maksājumi tika veikti 934 miljoni un par kopējo maksājumu vērtību ir 1,2 triljoni eiro. Ja mēs skatāmies pret 2024. gadu, tas ir 7% pieaugums pret iepriekšējo periodu maksājumu skaita ziņā. Un maksājuma apjoma ziņā tie ir veseli 11% pa gadu. Un tā tendence stabili turpinās. Ja mēs vērojam šos datus, mēs redzam, ka šis pieaugums turpinās arī būtībā jau šogad. Varētu prognozēt, ka šis pieaugums arī šajā gadā varētu būt no 10 līdz 15%. Un ko tas signalizē mums? Tātad būtībā cilvēki pircēji jūtas drošāk online vidē, online maksājumi kļūst par ikdienu un samazinās psiholoģiskā barjera pirkumiem internetā. Ja agrāk tie bija gadījumi, kad mēs tiešām redzam preci, kuru mēs varam nopirkt stipri lētāk, tad mēs tāpēc iesim un nopirksim šo online. Tad šobrīd jau mums ir citas arī, kā jau skatījāmies, lietas, kas ir svarīgas. Tā būtu tieši ātra, skaidra informācija, ātra piegāde un citas ērtības, kas ietekmē šo pirkumu skaitu. Kopumā tad no šiem datiem redzam, ka pieauga pirkumu summas, tās darījumi notiek par lielākām summām un biežāk attiecīgi arī notiek šie darījumi. Ja iepriekš šis skaits bija mazāks, tad tas, ko dati rāda, tas nozīmē, ka arī turpmāk mēs vēl aizvien vairāk un vairāk iepirksimies internetā, un šī darījuma summas arī noteikti pieaugs, jo mēs jutīsimies drošāki, komfortablāki šajā e-komercijas vidē. Kā jau mēs redzam, tad Latvijas tirgus aug un attīstas, kā redzam, tad par 10 vismaz un vairāk procentiem gadā, un tas tad arī ir sagaidāms arī turpmāk. Turpinot atskatīties uz datiem par Latvijas e-komercijas tirgu, tad mēs redzam, ka no visiem kopējiem darījumiem, kas iepriekšējā slaidā bija 25. gadā 1,2
triljonu eiro apmērā. 79% maksājumi ir bez skaidras naudas maksājumi, kas nozīmē, ka no 100 notikušiem darījumiem 79 pirkumi notiek online. Un tas nozīmē to, ka cilvēki sagaida ātrākas un ērtākas funkcijas, kā veikt šos pakalpojumu apmaksas un preču iegādes procesus. Attiecīgi šie soļi vai darbības kļūst mazāks un šis process attiecīgi kļūst ērtāks. Ja mums iepriekš, vajadzēja ilgāku laiku, agrāk rēķini, pieņemsim, tika izsūtīti manuāli priekšapmaksas rēķini, tad mēs veicām maksājumus, sūtījām maksājumu uzdevumu, pēc tam mums sūtīja e-veikals apstiprinājumu, ka maksājums ir saņemts un ka pasūtījums tiks vai tiek izsūtīts. Tas šobrīd tas process ir visai automatizēts. Mēs uzreiz saņemam apstiprinājumu, ka maksājums ir veikts. Ideālā gadījumā pāris stundu laikā vēl arī saņemam apstiprinājumu, ka pasūtījums jau ir izsūtīts un ka mēs varam tam sekot līdzi. Tas tirgus un visi dati rāda to, ka šī tendence turpināsies. Bezskaidras naudas darījumi kļūs vēl mazāk. Mēs vairāk vēl aizvien, gan tērēsim, gan turpināsim šos procesus iegādāties, pirkumus iegādāties tieši online vidē. Un, ja mēs skatāmies, atskatoties pret visu vēsturi, tad šis šobrīd ir augstākais rādītājs, kāds vēsturē ir bijis tieši par bezskaidras naudas norēķiniem. Šobrīd tad 1-2 klikšķu apmaksas metodes to padarījuši par tik ērtu procesu, ka būtībā mēs neizejot no mājas vai nepamatot vietu, kur mums šobrīd ir labi, mēs varam iegādāties jebkuru preci, būtībā jebkuru pakalpojumu ar pāris klikšķiem, neievadot kartes datus. Būtībā šīs Apple Pay, Google Pay, digitālie maki, kas ļoti atvieglo un iedrošina šo procesu un veicina pieaugumu tieši šīm bezskaidras naudas darījumiem. Tas noteikti šo procesu ir atvieglojis un tas process noteikti turpinās palikt ērtāks un ātrāks un šie skaitļi turpinās pieaugt. Tad būtībā pēc šiem secinājumiem, pēc šiem datiem, ko mēs varam secināt, cilvēki vairs, šis jautājums vairs nav tāds pircējiem. Vai pirkt online? Šobrīd tas jautājums ir, kur pirkt drošāk, kur pirkt ērtāk. Nākamais slaids arī tieši parādīs mums šo tendenci par mobilajām ierīcēm. Ja mēs iepriekš pirms šiem 10 gadiem, kad iepirkāmies online, tad iepirkāmies pārsvarā no datora. Tad tas bija ērtāk ievadīt šos kartes datus, precīzu informāciju, lai mazinātu iespēju kļūdīties. Telefons šobrīd ir kļuvis par galveno iepirkšanās ierīci, un Latvijas e-komercijā dati rāda, ka 58% darījumi būtībā notiek no mobilajām iekārtām. Pircējs telefonā šobrīd jau var veikt ne tikai iegādes procesu, viņš veic salīdzināšanu, izpētes, meklēšanu, novērt šo pārdevēju. Un visbiežāk arī gal galā arī veids šo pirkumu. Pateicoties tam, ka tas ir ērti, mums būtībā ir iespēja nokļūdīties ļoti minimāli. Dati tiek aizpildīti automātiski. Šīs maksājuma metodes nodrošina ļoti ērtu apmaksas metodi, ka mēs nekļūdamies ar skaitļiem, ievadot savus kartes datus. Arī, protams, pati e-komercija ir attīstījusies, ir lapas un šīs e-komercijas platformas pielāgotas tieši mobilajām ierīcēm. Tas vairs, tik lēni neielādēs, kā agrāk. Šobrīd arī, ir veiktas optimizācijas un, kā jau teicu, pielāgošanas, un tas arī noteikti ietekmē konversiju. Un šobrīd būtībā bieži vien pirmais iespējas par e-veikalu notiek telefonā, tāpēc šis, sajiet kopā ar to, ka mums ir jāpielāgo mūsu platformas, mūsu e-veikali mobilajai lietošanai, jo, kā dati rāda, tad būtībā nepilnīgi 60% darījumi notiek no šīm mobilajām ierīcēm, un ja no mobilā negūstam pārliecību par šo pārdevēju, tad visticamāk arī šīs darījums varētu nenotikt. Palūkosimies arī uz to, kā mainījies ir pircējs, tieši Latvijas pircējs par šiem, pēdējiem 10 gadiem. Pircējs kļūst informētāks un prasīgāks. Mēs varētu aplūkot šajā diagrammā, kas ir norādīta, kāds ir šis standarta pircēja ceļš. Tad sākumā mēs saprotam, kuru preci mēs gribētu pirkt. Paņemsim piemēru, iznāk jauns iPhone, dažādām atmiņām, dažādām specifikācijām, un mēs sākam Google izpētīt, kurš modelis ir labākais, kurš mums patīk labāk, kurš mums uzrunā, pēc krāsas, pēc atmiņas, pēc citām funkcijām, pēc izmēriem. Tad nākamais jau ir salīdzinājums. Mēs salīdzinām šos piedāvājumus. Attiecīgi, tas parasti ir cenu salīdzināšanas platformas, piemēram, kā Cenu eksperts, kurā mēs varam aplūkot piedāvājumus no dažādiem tirgotājiem konkrētai precei. Salīdzināšanas posmā parasti mēs atlasām pāris, labākos kandidātus. Tie varētu būt 2-3 e-veikali, no kuriem tad mēs visticamāk arī gal galā izvēlēsimies uzticēties vai nē. Un tad, kad mēs esam atlasījuši šo
īso sarakstu ar šiem 3 e-veikaliem. Mēs sākam salīdzināt atsauksmes, piegādes vai, teiksim, mums ir uzticība šim tirgotājam. Tad mēs dodamies uz šo e-veikalu, vēlreiz pārliecinamies, ka visa informācija, ko mēs esam novērtējuši, gan cenu, piegādi, pieejamību, reputāciju, garantijas, atsauksmes un servisu. Mēs pārliecinamies, vai viss, kā saka, informācija sakrīt ar to, ko mēs bijām redzējuši, pieņemsim, cenu salīdzināšanas platformā vai reklāmas postā. Un šajā gadījumā, ja viss mums ir, kā saka, skaidrs un apmierinošs, mēs izdarām pirkumu. Ja gadījumā tā nenotiek, ienākot veikalā, mēs redzam, ka piegāde ir neskaidra vai informācija atšķirās no tā, ko mēs iepriekš redzējām, pieņemsim, cenu salīdzināšanas platformā, vai arī ierejot tur, mēs redzam, ka veikalam ir sliktas atsauksmes, slikta reputācija. Mēs šo lēmumu nevēlamies pieņemt, attiecīgi mēs atgriežamies salīdzināšanas posmā un atkal meklējam citus kandidātus, no kura iegādāties. Pa šiem 10 gadiem, kas ir mainījies? Ja agrāk būtībā primārais faktors mums bija, kur ir lētāk, tad šobrīd tas jau ir mainījies. Mēs meklējam, teiksim, vairāk komfortu. Šie jautājumi vairs nebūs, kur lētāk, būs kur drošāk, kur ātrāk, kur mazāk riska. Šobrīd, ja mēs iepriekš tikai vadījāmies pēc cenas, tad vairs ar to tikai konkurēt šajā tirgu nav iespējams. Un praktiskā realitāte ir tāda, ka salīdzināšana kļūst detalizētāka. Mēs kā pircēji noteikti vairāk salīdzinām šos piedāvājumus, lai atrastu sev labāko, tiekamāko piedāvājumu. Un bieži vien viena maza kļūda, nepilnība, neskaidrība var apturēt un ietekmēt, teiksim, mūsu konversiju un pirkumu skaitu. Ja, šajā ceļā, kad klients jau ir atlasījis šo īso kandidātu sarakstu, kurā mēs esam iekļuvuši, viena maza nepilnība, viena maza kļūda vai nepievienot informāciju pozīciju var ļoti ietekmēt mums šo darījumu, pirkumu skaitu, konversiju. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, mums nonākt šajā shortlistā, otram kārtām iegūt vai dot uzticību šīm pircēju acīm, lai viņam nerastos šaubas par to, ka šeit šis darījums varētu nenotikt vai arī, ka ekspektācijas netiks piepildītas. Secinājums būtu tāds: cena iedod shortlistu, uzticība noslēdz pirkumu. Un, kā jau minēju, tad, ja iepriekš tie jautājumi bija, kur lētāk, tad šobrīd šie jautājumi ir, kur drošāk, kur ātrāk un kur ir mazāk riska. Nākamajā slaidā mums ir iespēja aplūkot lielākās online tirdzniecības problēmas, kā, teiksim, bieži e-veikali zaudē savus klientus, kur visbiežāk tie tiek zaudēti. Un aplūkosim šo no pircēja acīm. Šeit stabiņā vai, teiksim, diagrammā mums ir iespēja aplūkot procentuāli visbiežāk esošās problēmas pircēja acīm. Attiecīgi, kāpēc bieži vien pircējs neizvēlas iegādāties šo preci vai pakalpojumu no tirgotāja un kuras ir visbiežāk minētās problēmas no pircēja perspektīvas. Tad redzam, pirmais uzreiz ir iemesls lēna piegāde vai arī augstas piegādes izmaksas. Mums ļoti svarīgi šobrīd kā pircējiem ir, kur mēs varam saņemt preci ātrāk un lētāk. Ja mēs skatāmies tirgus situāciju un mums ir iespēja preci saņemt pēc, teiksim, 2 dienām, teiksim, 2,50 € vērtībā, vai pretī ir piedāvājums, kura piegādes laiks ir 14 dienas un tas maksās 10 €, es pieļauju, ka mēs būsim gatavi pārmaksāt pat vairākus eiro, lai saņemtu šo preci, pieņemsim, pēc 2 dienām un 2,50 € vērtībā. Tad, kā mēs redzam, mums ir ļoti svarīgi, kā pircējiem palikusi piegāde. Mēs gribam to saņemt ātri un lēti. Nākamā visbiežāk pieminētā problēma no pircējiem ir slikts produktu info. Attiecīgi, mēs neesam droši par to, ko mēs tieši iegādājamies, kādas ir preces specifikācijas. Un šajā brīdī, kad mēs jau esam aplūkojuši jūsu e-veikalā esošo produktu, šī informācija ir nepilnīga un mēs bieži vien nepieņemam pozitīvu lēmumu iegādāties šo preci no jūsu e-veikala. Nākamā problēma ir neatbilstoši apraksti. Tas var būt arī tā, ka mēs skatāmies un precēm visām ir būtībā viens apraksts. Ja mēs skatāmies, teiksim, ir dažādi iPhone modeļi, 15, 16, 17, 18, un mēs redzam, ka visiem ir būtībā viens pret vienu apraksts. Un tas arī mums mulsina. Mēs neusticamies būtībā arī šim tirgotājam, ja apraksts un informācija nav precīza. Mēs meklējam uzticamību, mēs meklējam drošību, gribam pārliecināties, ka saņemsim to, par ko mēs samaksājam, un nepārmaksāsim par to. Un 5. populārākā problēma ir neskaidra pieejamība. Mēs īsti nesaprotam, vai prece fiziski šobrīd ir pieejama uz vietas, vai tā tiks izsūtīta, pieņemsim, šonedēļ, šodien, un vai vispār mēs to varēsim, teiksim, sagaidīt, teiksim, 2-3 dienu laikā. Ja mēs nejautam to, ka šī prece tirgotājiem ir uz vietas, ka viņš varēs to piegādāt pēc iespējas ātrāk, mums arī attiecīgi šī interese un pārliecība par pārdevēju pazūd, un bieži vien tad arī tas kļūst par iemeslu, kāpēc mēs beigās tad arī neiegādājamies šo preci. Un šī būtībā slaida secinājums būtu tāds, ka e-veikali bieži vien fokusējas uz šo reklāmu,
Ja gadījumā nenotiek darījums, tiek visa vaina novelta uz šo reklāmu. Mums ir vajadzīgas labākas reklāmas, jo iepriekšējās reklāmas attiecīgi mums nestrādāja. Bet patiesībā to pārdošanu bieži vien ietekmē nevis pati reklāma, bet tieši tas, kas notiek pēc šīs reklāmas. Attiecīgi, kad klients ir izdarījis klikšķi uz tās, un mēs esam atvesti uz mūsu e-veikalu. Tas pats notiek arī būtībā ar cenu salīdzināšanas platformām. Mēs šo klientu esam pārliecinājuši, ka mūsu piedāvājums ir konkurētspējīgs, interesants. Viņš uz tā uzklikšķina, mēs novirzam viņu uz jūsu e-veikalu konkrēto preci, uz kuru viņš bija uzspiedis. Šajā gadījumā tas svarīgākais ir tieši, kas notiek pēc šī klikšķa, jeb uz šo konversiju. E-veikali attiecīgi visbiežāk šo kliku zaudē, vai šo klientu, pareizāk sakot, zaudē pēc šī klikšķa, nevis pirms. Un attiecīgi mēs nefokusējamies uz tām lietām, kas būtībā ir pašas svarīgākās. Mēs fokusējamies uz to, kā palielināt trafiku, bet būtībā mums vajadzētu fokusēties uz to, kas palielina konversiju. Jo būtībā trafiks pat par sevi negarantē konversiju vai pārdošanu, un konversija tieši notiek šajā e-veikala pieredzē. Un praktiski piemēri par šīm lielākajām online tirdzniecības problēmām mums nesakrīt cena. Pirms novirzīšanas bija viena informācija, e-veikalā tā ir cita. Nav piegādes termiņa, mums nav skaidrības, cik ilgi, kad mēs šo preci saņemsim. Vai tās būs, kā jau minēju, 2-3 dienas, vai tās būs nedēļa 2. Bildes arī ļoti svarīgas ir mums kā pircējiem. To arī mēs iesakām mūsu klientiem un vispār e-veikaliem veikt eksperimentus. Ja mums šī konversija nav pietiekoši laba, vai arī mēs neiegūstam pietiekoši daudz šo vai lielu trafiku, iesakām pamēģināt pamainīt bildes, veicam eksperimentus. Nākamā no biežāk pieminētajām problēmām varētu būt nav uzticības elementu. Mums nav šīs atsauksmes, nav garantijas, mums nerodas pārliecība par to, ka šis ir, godīgs un respektabls tirgotājs. Mēs šaubamies par to, vai darījums būs drošs un vai mums uzticēties šim pārdevējam. Un vēl viena no šīm vēl plaši minētajām problēmām ir sarežģīts checkout process. Mēs esam būtībā preci ielikuši groziņā, mums viņa patīk, mēs gribam noformēt pirkumu. Šis process, kļūst sarežģīts, mums ir jāievada ļoti daudz dati, manuāli jāievada adrese, e-pasts, sievas telefons un vēl sazina kādas detaļas, un tāpēc mums šis pirkuma process kļūst sarežģīts, un mēs atgriežamies salīdzināšanas fāzē un ņemam būtībā citu pārdevēju, kur tam šī informācija pati tiek aizpildīta, vai izvēlamies no saraksta pakomātu, ievadam telefonu numuru un būtībā ar maksāšanas metodi apmaksājam pasūtījumu. Tad tas būtu tas ideālais gadījums. Citkārt, kā tas bija agrāk tad mēs ievadījām datus, mums manuāli sagatavoja priekšapmaksas rēķinu. Šis rēķins tad tika nosūtīts mums, mēs to manuāli bankā no datora apmaksājām, sūtījām maksājumu uzdevumu, e-veikals sūtīja apstiprinājumu, ka maksājums ir saņemts un ka prece, vai pasūtījums ir apstiprināts un ka tā tiks piegādāta 5 darba dienu laikā. Šobrīd šis process ir automatizēts, ērts, un mēs būtībā uzreiz apmaksājam un uzreiz jau saprotam, ka prece tiek izsūtīta, ir sagatavots pasūtījuma numurs, un mēs varam tieši saitē sekot līdzi, kur mūsu pasūtījums ir un kad tas tiks piegādāts. Nākamajā slaidā aplūkosim tieši Baltijas tirgus specifiku un kā šie tirgi atšķiras. Bieži vien mēs Baltiju uztveram kā vienu veselu tirgu, kur būtībā ir maz atšķirības, bet patiesībā dati rāda ko citu. Lietuvā attiecīgi tirgus ir daudz agresīvāks. Cenu un reklāmu ziņā ir ļoti spēcīga cenu konkurence. Lielākā konkurence arī ir reklāmu vidē. Tad arī šie izmaksas par vienu kliku, jeb klienta atvešanu uz savu e-veikalu būs dārgāks, jo atslēgas vārds būs vienkārši dārgāks, tāpēc ka lielāka konkurence ir šim atslēgas vārdam. Ja skatāmies uz Igaunijā cilvēki ir bieži maksāt gatavi vairāk par kvalitāti, par uzticamību, par servisu. Tad šīs tirgus vairāk, ja mēs iepriekš teicām par Lietuvu, ka tur ir spēcīga cenu konkurence, Igaunijā tiek konkurēts ar šīm ērtībām, kvalitāti, un, kā redzam, tad pircēji ir gatavi maksāt vairāk par šo. Savukārt Latvijā ir diezgan ļoti izteikta salīdzināšana, un uzticamība šim tirgum vai spēlētājiem konkrētam. Mēs ļoti daudz salīdzinām un izvērtējam šos piedāvājumus. Liela nozīme mums ir atsauksmēm un skaidrībai, vai mēs gribam uzticēties vai neuzticēties šim pārdevējam. Un cilvēki būtībā salīdzina ilgāk, vairāk pārbauda un daudz uzmanīgāk izvērtē riskus. Tad mēs ļoti, ļoti piesardzīgi esam salīdzinot ar citiem šiem tirgiem. Pircējs bieži pārbauda vēlreiz. Latvijā šis tirgotājs, ka būtībā viņš jau ir atradis vēl, viņš domā, vēl paskatīsimies, vai tur neatrodam vēl labāku piedāvājumu. Un šie uzticamības elementi, par kuriem mēs runājam iepriekš, ir ļoti svarīgi mums, kas ietekmē šajā gala
izvēli. Par to mēs jau runājam. Tie ir piegādes informācija, skaidri saprotamas izmaksas, cena, pats piedāvājums un attiecīgi mums nerodas mulsums. Mums viss skaidri ir saprotams un pasniegts. To, ko mēs redzam arī šajos datos, ka būtībā vairs konkurence e-komercijā Latvijā nenotiek vairs lokāli. Latvijas e-veikali vairs nekonkurē savā starpā. Tie būtībā konkurē ar visu Eiropu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka dati mums saka, ka 64% pircēji iepērkas ārvalstu e-veikalos. Populārākās platformas būtu Amazon, Temu, AliExpress un Zalando. Un šie dati ir no Webworks Latvija 2025. gada e-komercijas pārskata. Un šis nozīmē to, ka konkurence vairs nav tikai lokāla. Mēs kā pircēji šobrīd varam iegādāties preci vai pakalpojumu no jebkuras pasaules malas, pateicoties digitalizācijai. Šobrīd mēs jau piedāvājam salīdzinām globāli. Ja mēs ieejam, pieņemsim, platformās, kurās preci mēs varam iegādāties, teiksim, kādā salīdzināšanas platformā atrodam piedāvājumu, Latvijas, teiksim, pircējs, kurš ir jau ļoti iemīlējis salīdzināšanas posmu, tad šajā gadījumā viņš vēl salīdzina šo piedāvājumu vēl Eiropā. Vai gadījumā es šo preci nevaru nopirkt no kāda tirgotāja, pieņemsim, Polijā, Vācijā, Somijā vēl lētāk. Un šajā gadījumā arī, ja mēs konkurējam arī ar lieliem tirgiem un lieliem spēlētājiem, pircējiem, pieaug arī prasības cenai, piegādai un uzticamībai. Un, attiecīgi, mūsu pircējs sagaida līdzīgu kvalitāti un ērtības, kādas tās piedāvā lielie spēlētāji, kā pieņemsim Amazon. Un Latvijas e-veikaliem ir jāspēj attīstīties, spēt konkurēt ar šo cenu, kā jau teicu, piegādi, uzticamību vai citām priekšrocībām pret citiem spēlētājiem, kas viņa piedāvājumu padarīs pievilcīgāku. Palūkosimies nākamajā slaidā, kā mēs redzam, kas tieši raksturo veiksmīgu e-veikalu šodien, kā atšķiras veiksmīgs e-veikals no stagnējoša e-veikala. Veiksmīgi e-veikali rada uzticību jau pirmajās sekundēs. Ir ļoti ērti optimizēti tieši mobilai lietošanai. Mums nenotiek ilgi ielādes procesi. Veicot kādu darbību, mēs ātri tiekam novirzīti nākamajā lapā. Un kā jau minējām pašā prezentācijas sākumā, skaidri uzreiz tiek noteikta piegāde, pieejamība. Mēs uzreiz saprotam, ka šī prece ir fiziski uz vietas. Saņemt to mēs varēsim šajā nedēļā, un tas maksās, teiksim, 3 eiro. Kvalitatīvi dati ir pilnīga informācija. Mēs saprotam, ka atbildes ir uz visiem mūsu jautājumiem, un neviens mūsu jautājums nepaliek neatbildēts. Tāpat svarīgi ir optimizēt konversijā. Kā jau mēs skatījāmies iepriekšējos slaidos, tad bieži vien tas svarīgākais lēmums pircēja acīm notiek tieši e-veikalā, nevis tieši pirms, teiksim, mēs esam ienākuši šajā e-veikalā. Tad bieži vien mums vajadzētu vairāk fokusēties uz šo konversiju, tad uz to, kas notiek pēc šī klika, kad klients ir atnācis uz mūsu e-veikalu. Skatīties, teiksim, pēc datiem, kurā posmā pircējs apstājas, kurš posms ir tas, kurā mēs pazaudējam klienta uzticību un kā to labot. Un veiksmīgi e-veikali būtībā vairs jau nefokusējas tikai uz šo cenu. Kā jau mēs minējām, cena ir forši, mēs varam iekļūt, teiksim, šajā īstajā sarakstā, bet ja mums nav skaidri saprotama definēta piegāde, pieejamība, garantija, atsauksmes, servis, tad bieži vien tā cena mums vairs nav tik ļoti svarīga. Mēs tieši izvēlēsimies šo drošāko vai ātrāko, pieejamāko variantu, nevis to lētāko. Jo sen jau vairs var, teiksim, konkurēt tikai ar zemāko cenu. Dati to vismaz pasaka, tas vairs nav efektīvi, tas nav ērti. Ja pirms 10 gadiem tas mums bija būtībā 70% faktoru, kāpēc mēs izvēlamies vai neizvēlamies kādu tirgotāju, tad šobrīd tas jau ir zem, teiksim, 30%. Tas mums ir svarīgi, noteikti, bet mēs esam gatavi pārmaksāt, teiksim, 5 eiro par preci, zinot, ka šis vai otrs, teiksim, pārdevējs preci piedāvās ātrāk, vai man ir lielāka drošība, pārliecība par šo tirgotāju. Tāpat noteikti svarīgi ir pielāgot šīs ierīces un šīs platformas mobilajām ierīcēm, jo, kā jau mēs redzējām, pēc datiem 58% darījumu šobrīd notiek no mobilajām ierīcēm. Tātad, ja mūsu e-veikals nav pielāgots mobilo ierīču lietošanai, tad mēs noteikti zaudējam ļoti daudz pircējus un tirgus daļu. Ja mums ir neskaidrs piedāvājums, mēs redzam mulsumu, kaut kur informācija nav pieminēta, vai tā atšķiras ar to, kas bija norādīts pirms mēs, teiksim, tikām atvesti uz e-veikalu, tad tas arī noteikti nebūs mums par labu un nekalpos kā veiksmes atslēga. Tad, jā, kā mēs redzam, 26. gadā mums, kā e-veikalam, vajag dot klientam ātrumu, drošību, labu piegādi, labu servisu. Noteikti veiksmīgam e-veikalam ir nepieciešamības SEO, dati, to analīze, optimizācija. Veicam eksperimentus, varam salīdzināt šos datus atkal ar iepriekšējo periodu un saprast, vai tas
rezultāts ir uzlabojies vai pasliktinājies. Ātrums, kā jau mēs minējām, mums kā pircējiem ļoti svarīgs, cik ātri mēs varam šo preci saņemt un gribam to preci saņemt pēc iespējas lētāk un ātrāk. Šobrīd, secinājums par šo veiksmīgo e-veikalu. Veiksmīgs e-veikals šodien nav tas lētākais e-veikals, tas ir pārliecinošākais, tas ir drošākais, tas ir saprotamākais e-veikals. Nākamajā slaidā mēs aplūkosim to, kā e-komercijas tirgus varētu mainīties tuvākajos 3 gados. Iepriekš mēs aplūkojam periodu, kas ir noticis e-komercijā pēdējos 10 gados, un tad jau dziļāk skatījāmies, kā e-komercija ir pieaugusi pret aizpagājušo gadu. Tad šobrīd tas, ko mēs redzam, kas kļūst, ir kritiski svarīgs un kas, pieaugs no e-komercijas viedokļa skatoties. Tad uzticība, tas mums būs ļoti, ļoti svarīgs kritērijs, pēc kā mēs to izvēlēsimies. Ja mums nav uzticība par šo pārdevēju, tad visas pārējās lietas arī paliks mazsvarīgas. Otrā lieta noteikti, kas būs ātrums, cik ātri mēs spējam apkalpot mūsu pircēju, cik ātri mēs spējam izsūtīt šo preci, cik ilgi pircējs var saņemt šo preci un cik tas izmaksās. Nākamā, protams, faktors, par ko mēs runājam katrā mūsu webinārā vai katru viesi, ir datu kvalitāte. Cik kvalitatīvi būs mūsu dati, tik kvalitatīvi būs arī, mūsu konversijas rādītāji. Jo, ja mūsu dati ir nekvalitatīvi, šī informācija tiek nodota uz cenu salīdzināšanas platformām, uz reklāmām un uz citām platformām nepilnīgi, un arī tas mums nedos labus rezultātus. Jo pirmkārt, mēs varēsim konkurēt tikai ar cenu un ne ar kādiem citiem parametriem, jo nebūs pieejama datos ne šī pieejamība, piegādes informācija, cena, ilgums, ne arī šīs pievienotās vērtības vai atšķirīgās priekšrocības pret citiem tirgotājiem. Reputācija, precīza komunikācija noteikti vienmēr būs svarīga, bet kas to ietekmēs un kā mēs šo varēsim sasniegt turpmākajos 3 gados? Tad noteikti mākslīgais intelekts, tas jau ir pāris gadus jau ieskrienas un turpinās ieskrieties. Noteikti tā izmantošana paliks populārāka, biežāka. Mēs to izmantosim gan noteikti komunikācijā, datu analīzē, e-veikalu piedāvājumu sagatavošanā. Tāpat arī šajās datu analīzēs, kad mēs varēsim prognozēt jau pēc iepriekšējā perioda, cik daudz preci mums vajadzētu pasūtīt savā e-veikalā. Es domāju, ka katrā uzņēmumā mākslīgais intelekts kļūst par neatņemamu sastāvdaļu. Noteikti automatizācija, personalizācija, piegādes ātrums, noteikti tas tikai vēl uzlabosies. Un es domāju, ja mēs šobrīd vidēji preci tur saņemam 2 līdz 5 darbdienās, tad nākotnē, es domāju, nebūs šķērsli, lai mēs preci saņemtu nākamajā dienā. Lielākoties pārdošanas vai iegādes preču gadījumos. Samazināsies noteikti impulsīvi pirkumi, mūsu pacietība pret sliktu ielādes ātrumu vai nekvalitatīvu e-veikalu. No tehniskās puses, ja mums nav šī pievienotā vērtība, noteikti arī mūsu zudīs lojalitāte pret šo tirgotāju un, kā jau teicu, pacietība pret lēnu servisu. Ja mēs netiekam ātri apkalpoti, mūsu prece netiek izsūtīta tajā pašā dienā vai nākamajā no paša rīta, pēc pirkuma izdarīšanas, mūsu lojalitāte visticamāk pazudīs. Mēs nākamajā reizē iegādāsimies no cita tirgotāja, kurš varēs nodrošināt šo piegādi ātrāku, ērtāku, saprotamāku, ātrāku komunikāciju, saprotamāku informāciju. Šajā slaidā mēs esam būtībā apkopojuši, kā 2026. gadā izskatās Latvijas e-komercija, ko mēs no šiem datiem varam secināt, uz ko mums vajadzētu fokusēties kā e-veikalu īpašniekiem un vadītājiem. Tad pirmais, e-komercija jau sen vairs nav nekāda ekstra, tā ir standarta uzvedība. Mums katram būtībā ir iespēja šobrīd iegādāties pakalpojumus, preces un dažādas citas lietas internetā. Un tā ir pašsaprotama lieta. Mēs pērkam biļeti, mēs pērkam transporta pakalpojumus, koncertu biļetes, apģērbus, aksesuārus, mājsaimniecības preces. Būtībā jebko mēs pērkam šobrīd mēs pērkam visus pakalpojumus un preces online vidē. Attiecīgi tā vairs nav alternatīva. Mēs būtībā jau sen visi šo procesu esam veikuši, un šie procesi paliek ērtāki. Un tāpēc arī mēs kā pircēji arī vairāk to darām. Šajā slaidā aplūkosim galvenos secinājumus, ko mēs esam šajā webinārā iemācījušies un secinājuši. Tad Latvijas e-komercija aug kvalitāti. Kā jau mēs redzējām pašā ievadā, Latvijas e-komercija pieaug stabili, darījumu summas aug, darījumu skaits pieaug. Mēs tad veicam darījumus vairāk, biežāk un par lielākām summām. Un tā vairs nav atsevišķa, ekstra, tā ir standarta uzvedība. Mēs katrs būtībā
varam un darām to. Mēs pērkam preces, pakalpojumus internetā. Tā vairs nav nekāda ekstra, tā ir standarta lieta. Nākamais secinājums - pircēji kļūst prasīgāki. Mēs pirmkārt sagaidām ātrāku apkalpošanu, ātrāku piegādi, labāku servisu, beidzam salīdzināšanu. Attiecīgi, ja mums iepriekš galvenais faktors bija cena un vēlreiz cena, tad šobrīd jau cena vairs nav tik svarīga. Protams, tā ir svarīga, pēc tās mēs vadāmies, bet mums tieši interesē drošība, piegādes termiņi, vai mēs varēsim preci saņemt šonedēļ, rīt, parīt, vai mums šo preci būs jāgaida nedēļu, divas. Attiecīgi arī tas, ka mēs sen jau vairs nekonkurējam tikai lokāli, bet konkurējam arī ar e-veikaliem ārpus Latvijas, tas noteikti veicina to, ka pārdevējiem ir jāpaliek konkurētspējīgākiem, jo pircējs sagaida to pašu servisu, būtībā, ko piedāvā lieli spēlētāji ārpus Latvijas, lai to spētu nodrošināt arī lokālie tirgotāji. Nākamais secinājums, kur jau pieminēja, cena nav vairs vienīgais faktors. Mēs šobrīd vairāk fokusējamies uz atsauksmēm, uz garantiju, uz piegādi, to, cik kvalitatīvs ir e-veikals, cik saprotama ir informācija. Noteikti, tad, kā jau minēju, tad mums ir iespēja ar cenu iekļūt šajā shortlistā, jeb īsajā kandidātu sarakstā, no kuriem tad mēs izdarīsim to galējo lēmumu, bet tas noteikti nebūs primārais kritērijs, pēc kura mēs no šiem 3 tirgotājiem izdarīsim izvēli. Nākamais punkts ir uzticība un konkurences priekšrocības. Attiecīgi, ja mums nav šī uzticamība, ja mums rodas šaubas par tirgotāju vai par kādu posmu, vai teiksim, piegādes ilgumu, pieejamību, respektīvi nav šī informācija skaidri norādīta, vai tā ir mulsinoša, mēs šo grozu pametam un atgriežamies pie cita tirgotāja. Mums noteikti ļoti skaidri nepieciešams ir saņemt, lai tie nosacījumi ir aprakstīti, pirms mēs veicam to pirkumu, kurā datumā vai līdz kuram datumam mēs to saņemsim, cik tas maksās un ko mēs tieši pērkam. Un šajā gadījumā arī gribu pieminēt konkurences priekšrocības, par ko e-veikali bieži vien nedomā. Vai biežāk tā fokusa lieta ir uz to cenu, zemāka cena attiecīgi iegūst mums vairāk trafiku. Aizmirstam padomāt par šīm konkurences priekšrocībām. Angliski šis termins saucas unique selling points, un būtībā tas ir veids, kā mūsu piedāvājums izceļas starp citiem tirgotājiem tirgu ar kaut kādām, teiksim, ekstrām. Vai tā ir bezmaksas piegāde, garantijas servis, kas ir garāks kā citiem. Iespējams, tā ir atlaide nākamajam pirkumam. Būtībā veids, kā klients, kurš iepirksies pie mums, ko viņš par to saņems vairāk vai labāk atšķirībā no citiem tirgotājiem. Ko mēs vēl esam secinājuši šodien? Konversija notiek pēc klikšķa, nevis pirms. Attiecīgi, bieži vien e-veikali fokusējas uz to, ka, ja darījumi nenotiek, nav pietiekams trafiks, jāpalielina trafiks, bet aizmirst fokusēties uz konversiju. Jo, ko mēs secinājām? Pircējs lēmumu pieņem tikai tad, kad viņš ir e-veikalā. Gala lēmums tiek pieņemts tikai tad. Un, attiecīgi, mēs varam tik, cik lielu trafiku audzēt, kā gribam. Ja šie pircēji, kā saka, nejūtas droši, pārliecināti par mūsu piedāvājumu, mūsu e-veikalu, viņiem nerodas, kā saka, pārliecība, redzot atsauksmes, novērtējumus, citas lietas, tad visticamāk arī šis darījums nenotiks. Tad mēs aicinām strādāt uz to, lai konversija būtu pēc iespējas labāka. Darbojamies ar to, lai informācija par precēm pircējiem ir norādīta skaidri, saprotami, lai viņiem nerastos jautājumi, vai arī, ja tie rodas, lai klients saņemtu atbildi uz katru jautājumu. Un priekšpēdējais punkts bija noteikti mobilā pārdošana. Kā mēs redzējām, pēc datiem gandrīz 60% darījumu Latvijā šobrīd notiek no mobilajām ierīcēm, tāpēc noteikti pielāgojot platformas mobilajai lietošanai, lai būtu ātra, ērta ielāde, viss process būtu ērts, lai nav tā, ka no mobilās iekārtas viss, kā saka, dizains mums pazūd un izjūg no rāmjiem, tad jā, lūdzu pielāgojam savus e-veikalus mobilai lietošanai. Un noslēdzošais punkts - uzvar skaidrākais piedāvājums, un būtībā vairs nav iespējams tikai konkurēt ar cenu, vai arī būtībā taisīt, teiksim tā, ka mēs iegūsim visvairāk pircēju, veidojot visagresīvākās reklāmas. Tā gluži nav, kā mēs redzējām. Ieguvējs būs tas, kurš radīs vismazākās šaubas pircējiem. Jo šaubas ir tas, kas arī to darījumu mūs aptur, vai kur mēs zaudējam šo pirkumu. Visas prezentācijas kopējais, ja webināra kopējais secinājums mums būtu tāds. 2026. gadā e-komercija uzvar nevis tas, kuram ir vairāk reklāmas, bet tas, kurš rada mazāk šaubu pircējiem. Tieši tāpēc uzvarēs nevis skaļākie, bet skaidrākie un uzticamākie spēlētāji. Nu, lūk, un šajā prezentācijā tad mēs arī aplūkojām tirgus situāciju, tendences un prognozējām, kā tā varētu attīstīties arī tuvākajos gados. Tad sākumā vēlos pateikties paldies visiem par uzmanību, kurš šodien noskatījās mūsu webināru. Ceru, ka jums bija interesanti un ka varējāt arī ko jaunu uzzināt. Un, ja vēlaties savu e-veikalu pievienot mūsu platformai, saprast, kā tas konkurē ar citiem, kā jūs piedāvājums izskatās tirgu, vai vēlaties uzlabot savam e-veikalam redzamību un konversiju,
noteikti iesaku jums sazināties ar mums. Kodu noskanējot, jums būs iespēja pievienot savu e-veikalu mūsu platformai. Šeit ir arī mūsu kontakti. Būs jums interesē noteikti sazināties, atbildēsim uz visiem jautājumiem. Ja vēlēsieties, varēsim sarunāt kādu video formātu tikšanos, kurā varēsim pastāstīt vairāk par to, kā efektīvāk jūs varat strādāt ar cenu salīdzināšanas platformām. Paldies jums par uzmanību. Ar jums bija kopā Elvis Ivāns un tiekamies nākamajos webināros un podkastos. Visu labu! Čau!